Jūs varat apsēsties ērti, aizvērt acis, atslābināties un visu savu uzmanību mēs koncentrējam uz elpošanas procesu. Mēs ieelpojam ar degunu un izelpojam ar degunu. Mēs mēģinām elpot nedaudz lēnāk nekā parasti. Mēs lēni ieelpojam un lēni izelpojam. Līdz ar elpošanu mums visi procesi arī paliek lēnāki. Mūsu domas skrien lēnāk nekā parasti. Mēs mēģinām sajust vai saskatīt gaisa enerģiju, kas piepilda mūsu ķermeni un atbrīvo to. Mūsu elpošana ir pilnīgi brīva. Mēs zinām, ka gaiss tā ir enerģija, ko mēs varam virzīt pēc savas vēlmes vai vajadzības. Tāpēc tagad mēs ieelpojam ar degunu, bet izelpojam uz augšu caur galvu. Tāda veida mēs stiprinām savu saikni ar augšējo pasauli. Šī saikne vienmēr mums ir, bet tad, kad mēs varam pievērst uzmanību tai, šī saikne kļūst stiprāka, spilgtāka, spēcīgāka. Un vēlreiz mēs ieelpojam ar degunu un izelpojam uz augšu caur galvu. Un vēlreiz atkārtojam. Ar degunu ieelpojam un caur galvu uz augšu izelpojam. Tāpat mēs varam stiprināt savu saikni ar zemi. Tāpēc ieelpojam ar degunu, bet izelpojam uz leju caur kājām. Mēs jūtam, ka gaisa enerģija iziet cauri visam ķermenim un caur kājām aiziet dziļi, dziļi zemē. Šis savienojums, šī saikne dod mums stabilitāti, drošības sajūtu. Tā ir ļoti atbalstoša. Un vēlreiz ar degunu ieelpojam un lēni caur kājām izelpojam. Un tagad mēs savienosim augšu un apakšu. Mēs ieelpojam ar degunu un izelpojam vienlaicīgi uz augšu un uz leju. Un vēlreiz ar degunu ieelpojam un izelpojam uz augšu un uz leju. Ar katru izelpu jūsu ķermenis paliek vieglāks, gaisīgāks. Un tas savienojas ar kopēju informatīvu enerģetisku lauku, kur ir viegli pārvietoties gan laikā, gan telpā. Un tagad jūs nonācat skaistā pļavā. Ir patīkami silts laiks, un pļavas vidū jūs pamanāt lielu gaisa balonu ar grozu.
Jūs gaida burvīgs lidojums. Tas ir maģisks balons. Un jūs iekāpat iekšā grozā. Bet, lai balons paceltos, nepieciešams uguns. Tā kā balons ir neparasts, arī ugunim jābūt īpašam. Tas būs jūsu iekšējais uguns. Tāpēc tagad visu savu uzmanību sev iekšā un sākam ieskatīties, ieklausīties sevi un mēģinām sajust, kur ķermenī jums ir jūtams uguns. Varbūt sirdī, varbūt saules pinumā, varbūt galvā, varbūt kaut kur zem nabas. Katrs var sajust savu ugunī kā nelielu dzirksteli. Un sākam caur šo vietu elpot. Mierīgi ieelpojam un izelpojam. Un ar katru ieelpu un izelpu jūsu iekšējais uguns paliek lielāks, stiprāks. Tas ceļas augstāk un augstāk. Un jūs sākat lidot ar gaisa balonu uz augšu. Pakāpeniski jūs sākat celties augstāk un augstāk. Jūs jūtat siltumu, jūs jūtat pacēlumu. Jūs jūtat arī prieku no tā, ka jūs sākat celties augšā. Jo lielāks jūsu iekšējais uguns, jo vairāk prieka. Tad jūs sākat pamanīt, ka lidojuma ātrums nav īpaši liels. Apkārt grozam ir dažādi maisi. Lielāki, mazāki. Tā ir nasta ar jūsu pieredzi. Varbūt kaut kādas konkrētas situācijas. Jūsu pārdzīvojumi, emocijas. Jums ir jāsajūt, vai jūs vēlaties no tā atbrīvoties. Un vienu pēc otrā jūs varat nomest maisus. Bet apzināti, piedomājot, no kā jūs atbrīvojaties. Jūs sajūtat, no kā jūs vēlaties šķirties, un tad metiet maisu nost. Varbūt jums izdosies nomest visus maisus, varbūt dažus. Bet pakāpeniski
Jūsu gaisa balons uzņem ātrumu, un jūs ceļaties uz augšu. Ātri un viegli. Ātri un viegli jūs lidojat augstāk un augstāk. Virs mākoņiem. Un vēl augstāk. Jūsu ceļš ved jūs pie Mēness. Jūs zināt, tāpat kā ir galaktiska saule, tāpat ir arī galaktiskais Mēness. Tīra sudraba gaisma rāda jums ceļu, un jūs tuvojaties Mēnesim. Jūsu pavadoņi parādīs, kā tas izskatās. Jūs tuvojaties tām, un pakāpeniski jūsu balons pazūd, un jūs savienojaties ar Mēnesi, ar galaktisko Mēnesi. Kādam varbūt tur ir skaisti zaļi dārzi, citiem varbūt tūkstnesis vai okeāna bezgalība. Ainavas var atšķirties, bet būtība paliek. Un galvenais, ko mēs šeit darīsim, mēs balansēsim emocijas. Katram no mums mēdz būt gan pozitīvas, gan negatīvas izpausmes. Varbūt ir svārstības vai galības. Šeit ir speciāla maģiska vibrācija, lai noskaņotu jūsu emocijas pēc etalona, pēc jūsu īpaša etalona. Izlaidīsim šo vibrāciju caur katru čakru no augšas uz leju. Sāksim mēs ar 7. čakru. Elposim caur katru čakru, palīdzot vibrācijām darboties. Sajūtam savu 7. čakru, ielpojam un izelpojam caur to. Maģiska, tīra sudraba gaisma iziet cauri. Un mēs vēlreiz ielpojam un izelpojam caur 7. čakru. Mēs sajūtam arī vieglu vibrāciju. Un vēlreiz mēs ielpojam un izelpojam caur 7. čakru. Un tagad mēs uzmanību koncentrējam uz 6. čakras, ielpojam un izelpojam caur 6. čakru. Mēs varam sajust siltumu savā 3. acī. Un vēlreiz ielpojam un izelpojam caur to. Un vēl vienu reizi. Ielpojam caur 6. čakru
un izelpojam. Un tagad mēs pārslēdzam uzmanību uz savu kaklu, ielpojam un izelpojam caur to. Arī kakla jūs varat sajust siltumu un patikamu vibrāciju. Ielpojam un izelpojam caur 5. čakru. Tīra sudraba enerģija iziet cauri 5. čakrai. Tad, kad mēs ielpojam un izelpojam caur to. Un tagad mēs uzmanību pārslēdzam uz savu sirdi. Mūsu 4. čakra. Ielpojam un izelpojam caur 4. čakru. Mūsu sirds ir ļoti saistīta ar emocijām, ar jūtām. Šeit mēs varam sajust vibrāciju spilgtāk, stiprāk. Ielpojam un izelpojam caur sirds čakru. Elpojam pilnīgi brīvi. Tīra, viegla enerģija iziet caur 4. čakru. Mēs ielpojam un izelpojam. Un tagad uzmanību pievērsīsim 3. čakrai, savam saules spinumam. Ielpojam un izelpojam caur to. Patīkams siltums izplatās pa visu vēderu. Ielpojam un izelpojam caur 3. čakru. Sajūtam arī vieglu vibrāciju. Ielpojam un izelpojam caur 3. čakru. Un tagad pievērsīsim uzmanību 2. čakrai. Ielpojam un izelpojam caur to. Šis ir ļoti svarīgs enerģetiskais centrs. Izlaižam enerģiju caur to, ielpojam un izelpojam. Arī šeit mēs jūtam patīkamas vibrācijas. Ielpojam un izelpojam caur 2. čakru. Un tagad uzmanību koncentrēsim savā 1. čakrā. Ielpojam un izelpojam caur 1. čakru. Viegli un brīvi. Ielpojam un izelpojam. Mēs jūtam, kā kustās enerģija. Ielpojam un izelpojam. Un tagad vienlaicīgi ar visām čakrām mēs ielpojam un izelpojam. Jūtam, kā vibrācija iziet cauri visam ķermenim. Tīra, viegla, gaisīga,
kas palīdz mums sabalansēt mūsu emocijas. Un tagad pateicība. Mēs koncentrējam uzmanību savā sirdī un izelpojam caur to pateicības enerģiju. Brīvi un viegli. Ar sirdi ieelpojam un izelpojam. Un tagad mums vajadzētu arī sazemēties, tāpēc tagad mēs ieelpojam ar sirdi un izelpojam uz leju caur kājām. Un mēs jūtam, ka kājas paliek nedaudz smagākas. Un kā ar magnetiem, tas pievelkas zemē. Un mēs sajūtam zemi zem savām kājām. Un tagad mēs ieelpojam ar degunu un izelpojam caur kājām. Un tagad mēs ieelpojam ar degunu un izelpojam ar degunu. Ļoti mierīgi, lēni un pakāpeniski. Katrs savā ātrumā mēs varam atgriezties šeit un tagad, atverot acis. Paldies, ka bijat ar mums!